Straujiem soļiem tuvojas viens no gada gaidītākajiem pasākumiem – lielais koncerts, kurš jau 4. reizi pulcēs vairākus tūkstošus skatītāju un arī mūziķus, kuri šobrīd jau aktīvi gatavojas koncerta norisei. Šodien mēs esam ieradušies Kongresu namā, kur jau uzreiz satikām mūziķi Ivo Fominu un jautājām par viņa sajūtām, esot daļai no lielā koncerta. Man liekas, ka sajūtas ir ļoti tādas saviļņojošas, un īstenībā es jau pagājušajā gadā piedalījos ar Liepājas brāļiem. Šogad ir kritus loza tieši man kā Ivo Fominam. Ir kaut kādas spilgtākās atmiņas no iepriekšējā koncerta? Wow! Kad es ieraudzīju tās cilvēku masas, un kad tu kāp uz skatuves, ka tas sajūtas vienkārši ir fantastisks. Tie ir svētki. Tie ir svētki gan skatītājiem, gan klausītājiem, gan muziķiem, kas ir uz skatuves, gan, es ceru, arī tehniskajiem. Tā ir svētku sajūta. Ir ārkārtīgi liels prieks tur būt un būt daļai no tā lielā notikuma. Būt mazai daļiņai, kas rotā visu lielo smuko bildi, jā. Tā ir gan vizuāli, gan muzikāli, gan enerģētiski, vienkārši ārkārtīgi jaudīga pieredze, kuru vienkārši es ļoti iesaku katram piedzīvot. Mēģinājuma process ilgs stundām, un gaisā virmo prieka un radošuma dziesmas. Ko tev un vispār grupai kopumā nozīmē piedalīties lielajā koncertā? Tas ir milzīgs pagodinājums, tas ir ļoti, ļoti forši un vienkārši ir prieks būt daļai no šī lielā koncerta. Mums šis ir 2. lielkoncerts, un mēs uzstājāmies 1. lielkoncertā, kas bija ļoti forši. Tas notika Daugavas stadionā, bija ļoti daudz cilvēku, un atsaucība bija ļoti laba. Tā kā tikai prieks un labas emocijas par to laiku. Es atceros, ka mēs ar grupu izpildījām dziesmu Nenosals, kur dziedāju es, un ka tas bija ļoti forši mēģinājumā uzkāpt uz tās lielās skatuves, ar tiem mega ekrāniem un orķestri sev aiz muguras un tāda ļoti, ļoti pacelājoša sajūta. Uz mirklīt likās, ka esmu kaut ko dzīvē sasniedzis. Lielais koncerts ir ne tikai par dziesmu, bet arī par to, kāds tiek attēlots internetā. Liene Atvera mums stāsta par sociālo mediju satura nepieciešamību šāda veida pasākumiem. Veidot saturu īstenībā, ja zina, ko dara, ir diezgan viegli. Es neteikšu, ka baigi grūti, bet ir jābūt pareizai personībai. Ja ir klusāks cilvēks un tas nāk caur zobiem, tad ir grūtāk, es pieļauju. Es pat esmu diezgan atvērta un skaļa, tāpēc man tas neko daudz no manis neprasa, teiksim tā. Vienalga vai intervijas vai saturs kā tāds, lai viņš būtu ejošs pār visam, lai viņš atnestu to, ko vajag atnest. Tātad, respektīvi, ja tev ir uzņēmums, kuram vajag pārdot produktu, lai tev tas saturs to produktu varētu pārdot. Ja tev ir tā kā uz lielo koncertu ir biļetes, tad attiecīgi vai tev tas saturs ienes to skatītāju, kas nopirks tās biļetes. Teiksim tā, ja zini, kā pareizi uztaisīt, var ļoti labi pārdot. Bet jāzina, tur jāiegulda baigais darbs un jāmācās. Esot mēģinājumā, jau jūtam, ka top kaut kas liels un superīgs. Ar jums kopā bija Daniela Bilmane, Līva Ester Zondeka, Paula Dziesma, raidījums Kivī.